Esam atpakaļ šeit, Rīgā, Nacionālajā bibliotēkā, un varam ķerties klāt 7. šīs dienas cēlienam. Digitālajām vakariņām esam jau nonākuši tik tālu. Un tēma, par kuru nu pat kā runāsim, būs, kā lasīšana izpaužas digitālajā laikmetā. Ar mums šajā diskusijā kopā ir un to vadīs Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja Anda Baklāne. Aplausi nebeidz rimties. Vēl ar mums kopā ir etnomuzikoloģe Ieva Vīvere un muzikologs Dāvis Eņģelis. Labdien, jau tuvojamies vakaram. Tā, vai mums nav pults? Ja mums nav pults, tad man būs jāstāv tur kreisajā pusē, bet tā, neviens man nekādu signālu nedod. Sāksim. Šodien mēs gribējām parunāt par dažādiem jauniem lasīšanas veidiem, kurus mēs lēnām sākam iepazīt, sākot ar šī gadsimta sākumu. Kam šeit pulca domāt? Jūs piedodiet. Vispirms jāiepazīstās ar tehnoloģijām. Es pagaidām pastaigāšu. Mēs šeit visi kopā esam atnākuši tāpēc, ka muzikologs Dāvis Eņģelis un etnomuzikoloģe Ieva Vīvere pagājušajā gadā un pēdējos mēnešos bija atnākuši uz Nacionālo biblioteku, lai palūgtu no mums to, ko mēs vēlāk šī vakara gaitā sauksim par tekstu korpusiem. Un šie tekstu korpusi ir cieši saistīti ar digitālās lasīšanas veidiem mūsdienu pasaulē, bet pirms mēs ķeramies pie šī specifiskā lasīšanas veida, es gribēju aicināt jūs mazliet pafilozofēt par to, kāda tad lasīšana bija sākotnēji, kā mēs to pazīstam. Lasīšana tātad kopumā cilvēku vēstures ietvarā diezgan jauna prasme. Senākie lasīšanas paraugi aptuveni 3000 gadi pirms mūsu ēras, bet laiks, kad lielākā daļa cilvēku iemācījās lasīt un tas kļuva par viņu ikdienas dzīves daļu, ir aptuveni tikai 200 gadu sena pagātne. Tātad jauna prasme, ļoti vērtīga, un negribētos mums to zaudēt. Lasīt, tas nozīmē izlasīt visus vārdus pēc kārtas, protams, saprast, uztvert jēgu. Un ļoti svarīgi ir pārlasīšana. Katru reizi, kad mēs kaut ko pārlasām, īpaši, ja tas ir sarežģīts teksts, tad mēs varam uzzināt kaut ko jaunu, varbūt pat pavisam mainīt teksta jēgu. Tas mums arī būs svarīgi, kad mēs runāsim par digitālo lasīšanu. Jo viens gudrs cilvēks man nesen teica, ka mākslīgais intelekts no cilvēka atšķiras ar to, ka mākslīgais intelekts nekad nešaubās. Un kā viņš var pārlasīt kaut ko un uztvert jaunu jēgu, es nezinu, labs jautājums. Un šai cilvēciskajai lasīšanai vienmēr vēsturē ir bijis vajadzīgs laiks. Pat tad, ja mēs lasām digitālo tekstu, šo bezgalīgo nebeidzamo papirusa rulli, ko mēs rulējam tikai vertikāli uz leju, arī tad, lai mēs kaut ko saprastu, uztvert, ir vajadzīgs laiks. Un tas ir kaut kas atšķirīgs tam, kā tas notiek ar dažiem citiem digitālās lasīšanas veidiem. Un tad, kad mēs ienācām digitālajā laikmetā, vispirms mēs saskārāmies ar datubāzēm un digitālajām bibliotekām, un tas bija milzīgs ieguvums, jo kādā digitālajā bibliotekā ir tūkstošiem vai pat 100 000 rakstu un grāmatu, un pēkšņi mēs varam atrast kādu konkrētu lietu, kā adatu siena kaudzē, mēs viņam varam ierakstīt meklējumu vārdu un to atrast, un nav vairs jāšķir tūkstošiem grāmatu. Un angļu valodā tika izgudrots tāds glaimojošs vārds power reading. Tas nozīmē spēklasīšana. Ja mēs atrodam tikai tos tieši mums vajadzīgos fragmentus, mums nav jālas visu grāmatu cauri, mēs tā ejam, lecam tā kā zaķi no viena mums vajadzīgā teksta fragmenta uz citu, un mums nav jālas viss teksts kopumā. Šī lasīšana vairs nav lineāra, nav visi vārdi pēc kārtas, bet mēs ejam zigzagā pa datubāzi un lasam tikai to, ko gribam un ko mums tajā brīdī vajag. Un tad
tur nāk klāt daudz citu metaforu. Mēs runājam par raktuvēm. Ir teksta izrace, datu izrace, tas, kā mēs izgūstam informāciju no milzīgiem datu masīviem. Un par laimi, lasot, mēs neizdaram ar grāmatām to, ko mēs izdaram ar vidi. Tad, kad mēs kaut kur ierīkojam raktuvus, proti lielies ekskavātoru kausus kaut ko izsmeļ, bet grāmatu raktuvas ir neizsmeļamas un dobums zemē nepaliek. Tad ir vēl citas interesantas metaforas. Mēs runājam par skrāpēšanu, par ražas ievākšanu, latviski sauc par rasmošanu, tad, kad mēs ievācam datus no tīmekļa. Un iedomājieties, tagad mēs izlasām 100,000 grāmatu. Un kā tad mēs vispār varam uztvert to informāciju, ko mēs izlasām no 1000 grāmatu? Un tur mums talkā nāk vizualizācija. Diagrammas palīdz uztvert kaut ko ļoti sarežģītu, vai kaut ko ļoti lielu, vai kaut ko ļoti mazu. Un mūsu rīcībā ir tādas vizualizācijas formas kā karte, koks vai zarojums, dažādas līknes un viļņi. Un tas ir jauns veids, kā mēs uztveram informāciju mūsdienās, biežāk nekā mēs to senāk darījām, kad mēs daudz vairāk informācijas uztverām kā loģiskas, secīgas, lineāras ķēdītes. Un visbeidzot, esam kādus 3 gadus jau jaunā ērā. Mākslīgais intelekts. Mēs šodien nerunāsim daudz par to tēmu, vai tas mums ir vairāk palīgs vai drauds. Tagad, kas te ir klāt, paceļ roku, kam tas vairāk ir drauds? Mākslīgais intelekts. Redzu, viens ir. Kam tas ir vairāk palīgs? Visiem palīdz. Man prieks to dzirdēt. Bet man kāds no rīta teica, ka esot biedējošas fotogrāfijas internetā, kas notiek ar smadzenēm, kad mēs tikai lietojam mākslīgo intelektu un vairs nelasam un nedomājam. Bet par to šodien ne, jo Nacionālajā bibliotēkā mēs izmantojam mākslīgo intelektu katru dienu un ceram, ka mums tas smadzenes nesabojās. Bet ko tad var mākslīgais intelekts salīdzinot ar datubāzēm un digitālajām bibliotēkām? It kā tas var visu to pašu, ko tas ekskavātors, ar kuru mēs tur rakām, un vēl vairāk. Tā atšķirība ir tāda, ka dažkārt tas mums atbild nepareizi, un problēma ir tāda, ka tas nav vēl iemācīts pateikt, ka tas nezina atbildi. Ja mākslīgam intelektam nav piekļuvis vajadzīgai datubāzē, viņš mums to nepateiks, viņš mūs mānīs. Tas var traucēt, bet, ja mēs rīkojamies gudri un piesardzīgi, nav tik traki. Bet mums straujiem soļiem ir jāiet pie korpusiem. Tātad, lai mēs raktu kaut ko no tekstiem, no 100,000 grāmatu, mēs veidojam tādas jaukas datu paciņas. Un tās paciņas, kurās ir teksts, sauc par teksta korpusiem. Kā tad mēs nonākam no fiziskas grāmatas līdz korpusam? Vispirms mēs ieskenējam tekstu, tad mēs to apstrādājam, lai būtu atpazīti visi vārdi un dažādi teksta daļas, kas ir virsraksti vai attēli paraksti vai paši teksti. Tā ir segmentēšana. Un beidzot, kad mēs esam veikuši dažādas darbības, tad mēs varam ķerties pie rakšanas. Un tagad jau tuvojos tam, kas došu vārdu vispirms Dāvim, pēc tam Ievai, lai pastāstītu par 2 šādām tekstu pakām. Un tas pirmais tāds būs vairāk par to, cik grūti tādu izveidot, lai tā būtu atbildēt pareizi uz mūsu uzdotiem jautājumiem. Un otrs jau būs tāds par to, ko tad īsti var izdarīt, tad, kad mēs esam sākuši rakt. Lūdzu, Dāvi. Paldies, Anda. Labvakar visi klātesošie. Tā, mans pirmais slaids. Droši vien tas nav labais stils sākt svētku vakarā ar rokām līdz alkoņiem terminoloģijā, bet es mēģināšu darīt tā, lai šis terminu slaids mums kalpotu kā iegans mazliet kopā padomāt par valodu. Tad, kad mēs atveram šos lielos tekstu korpusus, kuros ir tūkstošiem, pat miljoniem teksta failu, viena lieta, kā mēs varam kaut ko atrast, kādas kopsakarības, ir pētīt kolokācijas. Tātad 2 vai vairāk vārdi, kuriem ir liela varbūtība tekstos parādīties kopā. Un ir svarīgi, ka šī kolokācijas nozīme ietver kaut ko vairāk nekā tikai šo, piemēram, 2 vārdu atsevišķās nozīmes. Un jāuzsver, ka, piemēram, tādas sintaktiskas sakritības kā nākošā nedēļa vai mācību grāmata, tās nebūs kolokācijas.
Vienkārši tā gadās, ka mums vienkārši ikdienā sanāk ļoti bieži šos vārdus kabināt kopā. Bet, piemēram, grāmatu tārps. Es vienkārši ierakstīju vienā no korpusiem vārdu grāmata par godu šim vakaram. Grāmatu tārps tā jau ir cita lieta. Grāmatu tārps tā ir vesela priekšstatu, aizspriedumu, ideju gūzma. Pietiek ierakstīt interneta meklētājā grāmatārpus, un jūs redzēsiet, kā tie tārpi izskatās. Viņi bieži valkā brilles, daži no viņiem ir uzsējuši tauriņus, un mēs varam padomāt, kāpēc tas tā ir. Un nemaz nerunājot par to, kā šis vārds liek mums justies. Vai nu, kad mūs kāds ir nosaucis un apsaukājis par grāmatu tārpu, vai gluži otrādi mēs lepojamies, ka mēs esam grāmatu tārpi. Tātad ir uzreiz ir vesela nozīmju gūzma, kas slēpjas aiz šīs grāmatu tārpa, un tāpēc varētu teikt, ka tā ir kolokācija. Es atradu arī, ka latviešu valodā mēdz bieži parādīties Mūzes grāmata, un sākumā man likās, ka tā ir tāda sintaktiska sakritība. Nebūtu pamats to nosaukt par kolokāciju, bet tad mēs varētu paskatīties no citas puses. Varbūt kāds varētu teikt, ka ir kaut kādi konteksti, kuros Mūzes grāmata ir kā metonīmija, kas paskaidro kādu cilvēka ētikas kodeksu vai vērtību sistēmu. Un tad jau šis Mūzes grāmata, šie divi vārdi jau iegūst tādas nozīmes, kas jau pārsniedz to, kas ir iekodēts katrā šajā vārdā atsevišķi. Un tad mēs varētu teikt, ka jā, tā varbūt arī ir kolokācija. Tātad, kā mēs varam redzēt, tas būs atkarīgs no tā, kā mēs argumentējam savu nostāju. Vai puslīdz ir skaidrs, kā atšķiras šie divi vārdi, kas mums dod kaut kādas semantiskas likumsakarības valodā no ikdienišķām vārdu, ikdienišķi sakabinātiem vārdiem, kuri mums varbūt neko daudz nepateiks. Droši, jā. Es sapratu, jā. Paldies. Jā. Vēl mazliet... mēs varam, pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajiem korpusiem, pēc tam atvērt visus karogus no 40. līdz 94. gadam vai izdevuma literatūra un māksla un pastīties, kādas ir kolokācijas vārdam kaķis, arī sintaktiskās sakritības, tas mums pašiem ir jāatsajā. Aste, pele, mais, melns, kaķis, suns, un tur vēl ir par smiešanos. Kas ir literatūrā un mākslā, mums ir mais, pele, suniņš, tie paši suņi, melns, aste, lāsts. Un mēs redzam, ka katrs rīks ir ar saviem trūkumiem un stiprajām pusēm. Šeit, piemēram, visi suņi, visi locījumi vārdam suns mums nav kā viens rezultāts. Mums tad viņi visi, ja mēs vēlētos to papētīt, droši vien būtu jāsaliek kopā. Un, ja mēs pēc pastamies to pašu karogu mazliet tuvāk, tad tur, kur aiz kaķa auss bija paslēpusies kolokācija, kaķim jāsmejas. Un, Piektajā rindā no augšas Žans Grīva dod piemēru par to, ka kolokācijas varbūt arī idiosinkrētiskas vai, piemēram, viena autora stilam raksturīgas. Viņš raksta, te jau suņiem jāsmejas un kaķiem jāraud. Savukārt Vizma Belševica raksta, televizors vai jāpērk, lai varētu sēdēt un blenkst kaktā, rokas klēpī salikusi, tur jau kaķim jāsmejas. Un tā tālāk. Tikai viens piemērs. Lūk, mēs nonākam pie mūzikas korpusa. Cik man ir laiks? Vēl ir mazliet. Tātad, kas ir mūzikas korpus un kāpēc mēs tādu veidojām? Mēs tur var redzēt, tur ir vairāk kā 30 miljonu vārdu. Protams, mēs to varam izdarīt tikai pateicoties tam, ka mēs izmantojam skaitļošanas metodes, mēs izmantojam algoritmus, kuriem mēs dodam noteiktus nosacījumus, un tad mēs viņiem lūdzam atsijāt no milzīgā miljoniem tekstu daudzuma, kas ir digitālajā periodikā. Anda saka, ja es hiperbolizēju ar to daudzumu, bet tā tiešām varētu būt. Lūk, dabūt pēc iespējas vairāk visus tekstus, kuros ir runa par mūziku. Mēs varētu teikt, ka tie ir teksti, mūzikas teksti, varētu tos tā nokristīt. Un ne tikai no tādiem specializētajiem izdevumiem kā Latvija mūzika, bet no dienas avīzēm, no visa, kas ir ieskanēts digitālajā arhīvā. Un mums, protams, šis ir tas mūzikas korpus, kuru mēs šobrīd būvējam, pie kā mēs strādājam. Mums ir jāatbilst daudziem jautājumiem darba gaitā, bet, lai ļoti lakoniski pateiktu, kas ir šis korpus, tātad mēģināt atrast visu, kur ir runa par mūziku, šajā milzīgajā datu kopā, kas ir digitālā periodika. Dodamies tālāk. Vai palūkšu Andai nākamo slaidu. Jā, mēs noteikti vēlamies panākt, mēs ceram uz to, ka šis korpus varētu
veicināt datu pieejamību un ļaut arī daudz ātrāk piekļūt šiem datiem visiem, katram cilvēkam, kuram interesē mūzikas periodika. Un mēs arī dodam iespēju strādāt ar ļoti apjomīgiem datiem, kā jūs redzējāt, vairāk kā 30 miljoni vārdu, bet tā ir tikai apmēram 1/4 daļa no tā, ko mēs jau esam izdarījuši, un vēl kāds 3/4 mums ir jāpasījā, lai šis, ar to ir jāpastrādā, lai šis korpus būtu maksimāli kvalitatīvs. Un, protams, mums ir jārēķinās ar kaut kādiem trūkumiem. Tur nekad nebūs visi tie 100% mūzikas teksti, ja mēs to tā varam saukt, kas parādās periodikas digitālajā arhīvā. Būs kaut kādas kļūdas, būs teksti, kuriem ar mūziku droši vien nav nekāda sakara. Un es parādīšu dažas vēl izaicinājumus, ar ko mēs varam iespējams saskarties. Aizgāju. Redz, šeit ir piemērs. Es domāju, jebkurš no jums, kurš ir nedaudz padarbojies digitālajā periodikā, ir saskāries ar līdzīgiem piemēriem, kur tikai slikti ieskanēts oriģināls avots, ir par iemeslu tam, ka šis teksts principā jums derētu. Mēs viņu liktu tajā mūzikas korpusā, tur ir mūzikas mīļotāji, tur ir klavieres čels, izskatās, ka pēc klausītāja lūguma kāds vēlas atskaņot kaut ko Emīļa Mangāļa mūzikas, bet tas rezultāts, ko mēs redzam un ar ko mēs strādājam, ir principā nelietojams. Laikam vienīgais iemesls, kāpēc mēs šim tekstam uzgājām, to ir tas klausītāja lūgums teksta virsrakstā. Vienkārši tā būs, tā gadās, un ir varbūtība, ka arī šādi teksti vienkārši korpusā parādīsies. Ar to mums ir jāsadzīvo, bet mēs arī darām maksimālo, lai tādu tur būtu pēc iespējams nedaudz. Un šeit ir tikai daži piemēri, lai mazliet ilustrētu to, cik grūti ir atrast atbildes šiem jautājumiem, kādus tekstus mums tur vajadzētu likt, kuri teksti tad ir par mūziku vai kuri nav. Piemēram, šeit pa kreisi Centrāla komitejas sekretāra referāts, milzīgs palaks par sociālajiem, ekonomiskajiem jautājumiem Padomijā, kur pēkšņi ir arī jaunieši, kas izvēlk magnetofonu un pacienā visu kvartālu ar vāržu mūziku. Un tad mums jājautā, vai mēs šo visu liksim tekstu korpusā, kur ir mūzikas teksti, un vai šis magnetofons un vāržu mūzika liecina, ka šis teksts varētu mums noderēt. Tur vai tikpat labi dziesmu skates tekstā, kur vispārējais par mūziku nemiņas. Un savukārt piemērs slaida labajā pusē ir tāds tipisks piemērs, bet tādu nav daudz varbūt, es teiktu, ka tekstā, kurā ir ļoti daudz tādu mūzikas teksta atslēgvārdu, kā piemēram dziesma, un mēs arī uz to arī paļaujamies, ka šajos tekstos būs kaut kādi vārdi, kurus mēs katru reizi, kad mēs runājam par mūziku, mēs izmantojam. Uz to mēs paļaujamies, lai vispār šo korpusu apkopotu. Bet, piemēram, šeit ir neliels fragments no Kārļa Skalbes runas Krišāņa barona bērēs. Un šeit ir dziesmu kamols, dziesmas no Daugavas, Gaujas, Latgales ezeriem, bet no konteksta ir skaidrs, ka šīs dziesmas ir domātas citā nozīmē, un ar mūziku šim fragmentam ir maz sakara. Bet tā kā dziesmas tur ir ļoti daudz, mums viņš ir mūsu rīcībā. Mēs pietaupīsim dažas minūtes mūsu noslēgumā nelielai meklēšanas etīdei. Es ceram, ka jūs iesaistīsieties, bet tagad es dodu vārdu Ievai. Paldies! Labvakar! Es jums pastāstīšu par to, kā ar Nacionālās bibliotēkas digitālās attīstības departamenta palīdzību es pētīju latviešu folkloras kustības vēsturi, konkrētāk folkloras kustības starptautisko tīklu 20. gadsimta 80. gados. Tas tātad bija padomju laiks, kad starptautiskā saziņa bija ļoti kontrolēta un sarežģīta. Bet no tehniskās puses mani interesēja jautājums, kā es lielā periodikas tekstu masīvā varu saskatīt šo starptautisko tīklu un kā tajā var palīdzēt tehnoloģijas. Tātad mazliet par folkloras kustību. Tā bija liela kultūras kustība, kas sāk veidoties 70. gadu beigās un piedzīvoja uzplaukumu atmodas laikā un pastāv vēl līdz mūsdienām kā liela spēcīga kopiena.
Un šajā folkloras kustībā darbojās apmēram 200 folkloras ansambļu, bet lielākais un arī ietekmīgākais no tiem bija folkloras draugu kopa skandinieki, kas bija arī mans pētījuma objekts. Un kas ir svarīgi šajā gadījumā, ka skandinieki bija ietekmīgi, bet ka viņi ļoti apzināti veidoja līdzīgi domājošo tīklu, gan visā Latvijā, gan viņi kļuva arī par tādu kā Latvijas nacionālisma ideju balsi trimdā, tātad pie rietumos dzīvojošiem latviešiem. Un kas bija mani dati? Tātad pirmkārt es no Nacionālās bibliotēkas ieguvu periodikas tekstu korpusu, tātad visi periodikas raksti, kas ir vai nu par skandiniekiem, vai arī par skandinieku vadītājiem Helmi un Dainas Taltiem. Bet šodien stāsts, tātad to korpusu var redzēt kreisajā pusē, bet šodien mans stāsts būs par labo pusi, par tādu lielu, milzīgu, biedējošu Exceļa tabulu, ko es arī ieguvu. Kas tā ir par tabulu? Tātad šo periodikas tekstu korpusu izlasīja viens digitāls rīks, ko ir attīstījusi mākslīgā intelekta laboratorija, un ko šis rīks dara. Šis rīks tekstos atpazīst personas, vietas, organizācijas un citus šāda veida tātad teksta vienību tipus. Un tas, ko šajā tabulā tas izguva, ir saraksti ar, piemēram, rakstos pieminētajām personām, vietām un tā tālāk. Un es vairāk pastāstīšu tieši par šo tabulu, ko es ar to darīju un uz kādiem jautājumiem tā man palīdzēja atbildēt. Tātad mans pirmais jautājums bija tāds, kāda izskatījās folkloras pasaule, ko uzzīmēja periodikas izdevumu Padomi Latvijā un rietumos trimdā. Vai šī folkloras pasaule, ko es arī parādīšu vēlāk uz kartes, vai tā bija vienāda vai arī atšķirīga? Un te jūs redzat lielākā izmērā to sākotnējo Excel tabulu, bet es šajā gadījumā no tās izmantoju tikai vienu kolonnu, kas ir vietas saraksts ar tekstos minētajiem vietu nosaukumiem. Pilsētas, valstis un tā. Un tad, apstrādājot šo sarakstu manuāli, patīrot un apstrādājot, es jau varēju nonākt pie statistikas, kurā jūs redzat, ir uzskaitīts, cik daudz padomi Latvijas presē un cik daudz rietumu latviešu presē parādās kādas vietas, gan pilsētas, gan arī valstis. Un te jau jūs redzat sarakstus, bet es tūlīt parādīšu arī, kā tas izskatās uz kartes. Bet, protams, jūs jau redzat, ka ir kaut kas, kas sakrīt, bet tomēr tie pilsētu un valstu saraksti, kas parādās, ir atšķirīgi. Un tātad te jūs redzat to, ko es saucu par folklorus Eiropu, kādu to uzbūra, jeb iztēlojās rietumu latviešu presi, kas ir zaļā karte, un padomi Latvijas presi, kas ir sarkanā karte. Un tur jau varēja sākt saskatīt gan varbūt tādas mazāk pārsteidzošas lietas, gan arī varbūt mazliet pārsteidzošas, par kurām jau var tālāk uzdot nākošos jautājumus. Mazāk pārsteidzošas lietas, kas jau bija zināmas, ir tas, ka latviešu folkloras kustības dalībnieki ļoti aktīvi sadarbojās ar lietuviešiem un igauņiem, kā arī tajā zaļajā kartē mēs varam redzēt, kur dzīvoja lielas trimds latviešu kopienas. Bet bija arī šādi tādi, varētu teikt, pārsteigumi vai katrā ziņā punkti, kas raisīja jaunus jautājumus. Viens no tiem bija milzīgākais punkts abās kartēs, kas ir Maskava. Es mazliet biju pārsteigta par to, ka arī trimdas presē Maskava ir vadošais
lielākais, varētu teikt, ietekmīgākais punkts šajā folkloras kartē. Tātad, acīm redzot, Maskavas regulējošā loma bija gana liela, un tad mēs tālāk jau varam uzdot jautājumus, kāda tieši šī loma bija. Bet bija arī vēl pāris interesantas lietas, ko šī karta un statistika atklāja. Piemēram, paskatieties uz Vāciju. Kartē var redzēt, ka Vāciju šķīra dzelzs priekškars, jo zaļajā kartē punkti ir vairāk rietumdaļā, savukārt sarkanajā kartē vairāk austrumdaļā. Un bija vēl daži citi punkti, kas piesaistīja tādu pētniecisku uzmanību, piemēram, Stokholma, kas ir gana liels punkts abās kartēs, lai arī tā ir rietumu pilsēta, un tad var tālāk jau jautāt un padziļināt pētīt, vai Stokholma bija kāds saskaršanās, satikšanās punkts, vai arī kāda bija vispār Stokholmas loma latviešu folkloras kustībā. Tātad tā bija mana pirmā studija, bet otrā studija un otrs jautājums, ko es gribēju atbildēt, ir, kā vispār informācija par Latviju un šajā gadījumā par skandiniekiem, par latviešu folkloras kustību, kā viņa nonāca rietumos, zinot, ka šī saziņa, informācijas nodošana, satikšanās bija apgrūtināta. Un tur es atkal ķēros pie tabulas, taču šajā reizē es skatījos nevis uz vietu sarakstu, bet gan uz rakstu autoru sarakstu, kā arī uz periodisko izdevumu galveno redaktoru, tātad izdevumu vadītāju sarakstu, autoru sarakstu, un es sāku ar krāsām apzīmēt, kāda veida autori šie bija, vai arī redakciju vadītāji. Zilajā krāsā es iezīmēju tos, kas bija dzimuši Latvijā, bet bija bēgļi un nokļuva rietumos. Zaļajā krāsā es iezīmēju jauno paudzi, kas jau bija dzimusi rietumos. Tālāk sarkanajā krāsā tie bija reti gadījumi, bet tomēr bija, kad autori dzīvoja Latvijā, bet kaut kādā veidā pamanījās vai arī tika pārpublicēti rietumos. Un lilā saraksts bija tie cilvēki, kas padomju laikā izkļuva uz rietumiem no Padomju Savienības, bet kas arī bija pārsteigums, atskārsme, ka tas oranžīgi dzeltenais saraksts ir ļoti liela daļa rakstu bija anonīmi. Šo rakstu autori nebija nosakāmi, tāda bija apmēram 1/3 visu rakstu, un kas visticamāk nozīmēja, ka tas bija darīts tādiem ar drošības apsvērumiem, lai šiem autoriem nebūtu nepatikšanas. Tā kā tas bija tiešām liels publikāciju skaits, kas bija šāds. Un tad es tālāk jau skatījos kartēs, ko mēs vēl par šiem autoriem varam tālāk uzzināt. Šī ir karte, kurā var redzēt, kur atradās šo preses izdevumu redakcijas, kas ir zilā krāsā, zilie punkti. Un šīs redakcijas, kā jūs redzat, lielāko daļu koncentrējās Amerikā, bet jūs redzat, ka tās bija arī Austrālijā un dažādās Eiropas valstīs. Un ar sarkanajiem punktiem ir apzīmēti autori, kur atradās autori, kas rakstīja par skandiniekiem, par latviešu folkloras kustību trimdas presē. Un tad vēl viena cita karte parādīja vienu citu aspektu, kāda bija šo autoru izcelsme ģeogrāfiskā. Tātad ar sarkano krāsu jūs redzat, kur autori bija dzimuši, un ar zilo krāsu, kur viņi dzīvoja tajā laikā, kad viņi publicējās un rakstīja par skandiniekiem. Un te jūs redzat, ka lielākā daļa, 3/4 autoru, bija bēgļi, kas bija dzimuši Latvijā, kuriem šeit bija ģimeņu tīkls, draugu, kolēģu paziņu tīkls, bet kas bija bēguši un nokļuvuši rietumos. Un tad vēl es tālāk to tīklu pētīju vizuāli šādā izskatā, kur es jau varēju
vizuāli pētīt un skatīties, kas ir galvenie preses izdevumi, kuri izvēlējās un gribēja rakstīt par skandiniekiem, par folkloras kustību. Un tie izdevumi ir zaļā krāsā, labajā pusē un arī kreisajā pusē. Tad tālāk oranžajā krāsā ir autori, kas rakstīja par šīm tēmām, un zilajā krāsā ir konkrētie raksti, konkrētās publikācijas, un var paskatīties kreisās puses tīklu, kur tie oranžie punkti ir tieši autori no Latvijas, kas tika publicēti rietumos. Un tas nebija bieži, tādi bija tikai daži, un lielākoties tie bija pārpublicējumi, kas vispirms bija publicēti padomu Latvijas presē un tad tika pārpublicēti rietumos, bet bija arī pāris izņēmumi. Viens no tiem bija Valdis Muktu Pāvels, kas rietumos publicējās ar segvārdu, un otrs bija Alfreds Stinkuls, kas arī ar dažādiem vārdiem dzīvoja Latvijā, bet publicējās rietumos. Un tad šī visa tāda vizualizāciju tīklu karšu izpēte mani noveda atpakaļ pie kvalitatīvas pētniecības fāzes, kur es jau sazinājos ar šiem autoriem dažādiem, es viņus intervēju, lai jau dziļāk uzdot jautājumus un noskaidrot, kā viņi varēja iegūt informāciju par Latviju, pa kādiem ceļiem, caur kādiem kontaktiem, vai arī no tiem, kas Latvijā dzīvoja, kā viņi varēja nodot informāciju pār dzelzs priekškaram uz rietumiem. Un kā mans pēdējais slaids, te ir viena mana intervija ar Stokholmā dzīvojošo rakstnieku Juri Rozīti un ar Māru Krēsliņu. Tā kā tas bija mans stāsts. Paldies! Jā. Mazie aplausi. Tagad Dāvis ir solījis parādīt mazu demonstrāciju platformā Korpus LNB.LV, kur šobrīd dzīvo arī gan skandinieku datu kopa, gan arī mūzikas tekstu korpus. Un kamēr Dāvis skatās, kā tikt tam visam klāt, varbūt ir kāds jautājums. Varu jautāt jebkuram no mums. Ja ir jautājums, tad es došu mikrofonu. Var arī komentēt tikai. Aiziet. Ir, skrien. Labdien, paldies! Bija ļoti interesanti. Man ir viens īsts jautājums par rīkiem, ko jūs izmantojāt ar tam kartēm un sakariem. Kāds rīks bija tieši? Jā, kartēm es izmantoju. Šajā gadījumā tās ir NodeGoat platformas vizualizācijas. NodeGoat tā ir tāda platforma, kurā var organizēt datus, veidot datubāzes, un šīs bija viņu tās vizualizācijas, ko viņi no viņiem var iegūt. Bet tā karte, kas bija tā Folkloras Eiropa, to es taisīju QGIS programmā. Tā kā tur, jā, speciālā kartēšanas programmā, jā. Un mums droši vien vajadzētu, lai mēs arī varam internetu pārlūku redzēt uz lielā ekrāna. Ja to ir iespējams pārslēgt, vai mēs to varam, vai varbūt kāds no tehniķiem. Ir. Paldies. Paldies, Sanda. Tātad korpus.lnb.lv. Un šie ir visi, ikvienam pieejamie līdz šim jau apkopotie vai procesā esošie korpusi. Cīņa, Delfi, Gunārs Saliņa dzēja, Hipija, Karoks, latviešanie romāni, vēl dzēja, sabiedriskie mediji, mūzika, padomju publicistika, sieviešu īsproza, skandinieki, jau Ievas piesauktie TV-nets. Jā, es drīkstu pakomentēt. Jā, kāds mums kaut kad teica, kāpēc jums ir tik sarkans, šī korpusa platforma ļoti sarkana, tur ir daudz padomju laikrakstu. Tāpēc, ka te atrodas visi tie, ko mums pētnieki pajautā, un šobrīd ir modē pārvērtēt padomju periodu, un tāpēc tur ir daudz padomju laika periodikas, un tas nav tā, ka mums tieši tā vislabāk patīk tieši bibliotekā, bet tas, ko mums pētnieki palūdz. Un varbūt kāds jums varētu pateikt, kuru korpusu mēs varētu atvērt vienai meklēšanas etīdei vai divām. Labi. Varam vaļā, tātad ap 900 000 vārdu.
Pirms mēs ejam uz tām teikumu rindām, kuras mēdz saukt par konkordanšu logiem, es vienkārši ātri parādīšu, ir tādas vārdu listas, kur mēs vienkārši varam ātri apskatīties biežāk sastopamās vārdformas, un, protams, sākumā ir visādi komati un saikļi, un ja mēs šo datu kopu patiešām ņemsim un izmantosim, lai risinātu kādu jautājumu vai meklētu kādas atbildes, tad mēs visticamāk arī mazliet patīrīsim šos rezultātus un visu šo te sākumā noņemsim nost, līdz mēs tiksim līdz tiem biežāk lietotajiem vārdiem, kuri mūs interesē. Bet varbūt arī kaut kas no šī atkarīgs no tā, ko mēs vēlamies ar šo korpusu atrast. Bet tikpat labi, mēs varam meklēt konkrētus vārdus, ja tur bija tie paši kaķi vai suņi, mēs varam ierakstīt šoreiz suni, un mēs redzēsim, bet ir tikai suņi, 67, tad atkal mēs viņus varam aiziet uz šo konkordanšu logu un apskatīties, redzam, ka ir 67, varam apstīties, kas ir autors, un tālāk jau apstīties, ko dara suņi šajā konkrētajā korpusā. Tikai piemēram. Bet tagad atgriežamies jau jūsu piesauktajā sieviešu izbrauces korpusā, un šoreiz izmantosim šo konkordances meklēšanas rīku. Kādu atslēgas vārdu mēs varētu pameklēt šajā korpusā? Labi. Jā. Un garumzīme būs... Ar altu varbūt. Ne? Mums latviešu valoda pazuda no korpusa. Suns jāmeklē, jo tam nav garumzīmes. Suns jāmeklē, jo tam nav garumzīmes. Latviešu valoda pazuda no datora. Tātad gandrīz 500 kungi, un tālāk jau mēs varam iziet cauri, paskatīties tā Aspazija, Hermīna Zālīte. Mēs varam ne tikai 20, bet vēl vairāk rezultātus, piemēram 100. Paskatīsimies tātad vēl vairāk viņi. Un mēs varam uzreiz paņemt randomizētu datu kopu, lai paskatītos nelieli. Ja 500 nav daudz, bet nav arī maz. Atkarīgs no tā, ko mēs vēlamies. Un mēs varam skatīties mazliet arī kolokācijas, ko mums rādīs. 500 nav ļoti daudz, bet mēs varam gūt kaut kādu priekšstatu, kuri vārdi parādās kopā ar kungu. Un tas būtu tāds neliels ieskats šajā korpusā. Ja šis būtu ļoti liels korpus, piemēram, tikai tur tie daži tūkstoši, bet, piemēram, pilnīgi visa sieviešu rakstītā proza, tad tiešām mēs redzētu statistiski nozīmīgus rezultātus, ko visbiežāk kopā ar kungu lieto. Un studentu darbos ir bieži, man liekas, šāds uzstādījums izpētīt vairāk, kādi vārdi ir blakus sievietei un kādi vārdi ir blakus vīrietim, un tu zini, ar ko asociē sievieti, ar ko vīrieti, un tad var izdarīt kādus secinājumus, kā laika gaitā tas ir mainījies, un vai ir pozitīvāki vai negatīvāki savienojumi saistīti ar šīm grupām, bet, protams, tas var būt jebkāds cits jēdziens. Tūlīt tiksim arī pie vīrieša, tātad aizējam atpakaļ uz konkordanšu logu, un tagad vajadzētu būt, pameklēsim šādi, bet lemmu vai ne, mums vajadzēja lemmu, tātad vēlreiz konkordance, un tātad meklējam šādi, ko mēs aizradīsim līdzīgā skaitā, 500, tātad, un atkal mēs varam apstīties šos rezultātus, un tad jau pastīties, kas mums konkrēti interesē, vai kaut kādas pozitīvās vai negatīvās konotācijas, vai principā jebkas, ko mēs vēlamies atrast un pārbaudīt. Varbūt vēl cits korpus, kāds cits atslēgvārds šajā korpusā, vēl kādu ideju lūdzu, vēl vienai ideju. Vai drīkst arī piebilst vai pateikt kaut ko pavisam par citu tēmu, ja vēl kaut kas steidzami jautājums? Protams. Es uzlikšu to sarakstu, lai rosinātu jūsu ziņātu kāri.
Nu, var par Eviku Siliņu meklēt, salīdzināt Delfus un Latvijas sabiedrisko mēdīju. Arī, jā. Jā, piemēram. Labi. Atveram Gunāru Saliņu, 50,000 vārdu. Ko mēs meklēsim? Meklējam sargu. 13. Te viņi visi ir. Ko mums pasaka šis nelielais konkordanču loks, muzeja sargs, maņķicīgs sargs, katru nedziedama sarga, tātad dziesma sargā, tātad sargāt, kā arī darbības vārds parādās, sargu tornis. Tātad mēs gūstam ļoti ātri priekšstatu par šī vārda tēlainību, Saliņa dzejā, ļoti virspusēja, protams, bet vismaz mēs esam soli tuvāk. Jā. Un mums laiks beidzās, bet es varu pateikt, ka agrāk cilvēki man bieži rakstīja par kādu jēdzienu dzejā, kurš to piemin, un laikam domāju, ka man ir milzīgi tā kā man atmiņas resursi, un es atceros, kurš ko teica, bet patiesībā man vienkārši bija uz manu datora dzejas korpus. Un tagad tas visiem ir beidzot pieejams arī publiski, un ik viens var paskatīties, kurš runā par sirdi vai zvaigznēm vai rozēm, un vairs man nav jāraksta vēstules. Ar to pašu mūsu laiks būs iztecējis. Milzīgs paldies, ka jūs atnācāt. Ja jūs interesē arī lasīt ar datoru palīdzību, droši rakstiet uz Nacionālo biblioteku. Vai jums interesē, kā izveidot kartes, rakstiet Ievai Vīverei, viņi jums dos padomu. Un Dāvis jums dos padomu, kā ar mākslīgo intelektu izveidot milzīgu, ļoti sarežģītu korpusu. Ar labvakar, lai jums skaists vakars. Paldies! Liels paldies! Un mēs ceļojam un mēģinām pieslēgties Kuldīgas galvenajai bibliotēkai, kur mums būs kāds lasītāju klubiņš, cik noprotu. Jā, sveiciens no Kuldīgas. Esmu Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite un vēlos jūs iepazīstināt ar ļoti īpašu lasītāju kopienu, kas ir Kuldīgas galvenās bibliotēkas tiešsaistes literatūras diskusiju klubs Plaukts. Nosaukumā nav tikai domāta mēbele ar grāmatām, bet tā ir arī mūsu vēlēšanās plaukt, attīstīties, vairojot zināšanas par literatūru. Tad, kad mēs pirms 6 gadiem sākām, tad tiešsaistes formāts likās kaut kas jauns un tāds eksperimentāls, bet tas izrādījās ļoti dzīvotspējīgs. Jo tiešsaistē mēs varam satikties neatkarīgi no tā, kur mēs katrs dzīvojam, Kuldīgā, Rīgā vai varbūt Londonā. Vienalga, kur mēs katrs tajā brīdī atrodamies, savas mājas virtuvē, parkā, pludmalē vai ceļojumā. Mums ir svarīgi, ka mēs varam pieslēgties no sev ērtas un drošas vides. Sarunas tiešsaistē vada Marta Pujāte, kas ir mūsu kluba moderātore un iedvesmotāja. Un viņai tiešām izdodas radīt atmosfēru, kurā ik viens jūtas sadzirdēts un visi tiek pie vārda. Un nē, šis klubs nav slēgtais klubs. Tajā dalībnieki arī mainās, un mēs vienmēr priecājamies par jauniem dalībniekiem. Reizi gadā mēs organizējam arī tikšanos klātienē, kad Marta mūs uzņem ciemos pie sevis savā ģimenes bibliotēkā Pūcēs. Mums ir arī Facebook grupa Plaukts, kurā šobrīd ir vairāk nekā 230 dalībnieki. Tur tiek izziņotas mēneša tēmas, veiktas aptaujas un ievietota vēl papildus informācija par lasāmvielu. Taču tēmas mēs arī izvēlamies kopīgi, ik viens var ieteikt, par ko vēlētos runāt, un gadu gaitā mums jau ir izveidojušās savas tradīcijas. Piemēram, maijā mēs lasām klasiku, jūnijā pievēršamies Lalībgabas darbiem, septembrī bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatām, un novembrī parasti lasām latviešu oriģinālu literatūru. Un viena no interesantākajām pieredzēm un tādiem izaicinājumiem, kā atzīst paši kluba dalībnieki, ir tas, ka paplašinās mūsu literārais horizonts. Piemēram, kāds varbūt nekad nav gribējis lasīt distopiju, bet kluba tēmas dēļ nācās pamēģināt un atzīst, ka šis žanrs tomēr patīk. Vai arī kāds varbūt neizvēlētos konkrēto grāmatu tieši tās vāka dēļ, bet izrādās, kā aiz vāka slēpjas brīnišķīgs stāsts.
Mēs lasām ne tikai latviešu valodā, mēs lasām arī angļu valodā, spāņu valodā, jo reizēm mūs interesējušās grāmatas vienkārši vēl nav iztulkotas, mēs nevaram to vien sagaidīt. Un vēl man ļoti sajūsmina tas, ka mūsu kluba dalībnieki kļūst par tādiem grāmatu vēstnešiem, jo nereti viņu stāstījums kluba tikšanās reizē par grāmatām ir tik aizraujošs un intriģējošs, ka arī visi pārējie vēlas tās izlasīt. Kā jau minēju, reizi gadā, vasarās, mēs tiekamies klātienē, un šīs tikšanās vienmēr ir ļoti sirsnīgas un gaidītas. Nu tā, tas ir mūsu plaukts, un ja jūs vēlaties plaukt kopā ar mums, tad droši varat mums pievienoties. Paldies! Paldies Kuldīgas bibliotēkai. Brīnišķīgs stāsts. Bet tagad mēs pieslēgsimies Ogres centrālajai bibliotēkai, vienai no tām bibliotēkām, kas rīko lielu publisku pasākumu un skatīšanos. Ogre? Sveicieni no Ogres centrālās bibliotēkas. Šī diena apliecina grāmatu spēku Latvijā un mūsu sabiedrībā. Un patiesībā tāda ir arī katra diena bibliotēkā, kur strādājam ar pārliecību, grāmatas un lasīšana ir tās vērtības, kas neizzudīs arī digitālajā laikmetā. Un šeit neliels video sveiciens no kādas skaistas rudens dienas, kad grāmatu busiņš, kā to mīļi dēvē lasītāji, satikās ar dažādām paudzēm, kuras vieno lasīšanas mīlestība. Lasīšana digitālajā laikmetā ir citādāka, un tomēr joprojām uzdot vienus un tos pašus jautājumus. Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim Ogres centrālās bibliotēkas mobilajā bibliotēkā, jeb bibliobusā. Kur, kad, kā, kāpēc, ar ko lasīt digitālajā laikmetā? Lasītājiem svarīgi meklēt kopienas, un bibliobus tieši to arī piedāvā. Laipni lūgti, laipni lūgti! Kur lasīt digitālajā laikmetā? Ar bibliobusu iespējams lasīt jebkur. Liekas, ka šitas ir tā kā brīnums un tā kā laba izgudrojums. Pa dienu vispār nelasu. Tas ir pilnīgi simpli. Man ir citi darbi, ko darīt, kad es esmu vakarā 9 slīpi, līdz 12. Miegs te nenāk vecam cilvēkam. Lasīšana digitālajā laikmetā nozīmē pārmaiņas atbildē uz jautājumu, kā lasīt. Bibliobusā ir pieejama arī pielāgotā literatūra. Žurnāli arī digitālajā laikmetā ir aktuāli. Drošiem projām. Es domāju, ka pilnīgi droši. Lasīšana digitālajā laikmetā nozīmē turpināt meklēt atbildes uz jautājumu, kāpēc lasīt? To mēs pajautāsim bibliobusu lasītājiem. Labāk tu lasīsi, jo vieglāk tev būs skolā. Tā ir tāda iespēja domāt, izjust, nokļūt vietās, kur mēs nekad neesam bijuši. Lai būtu inteliģentāks. Var ceļot dažādās pasaulēs. Meklēt ērtu vietu lasīšanai digitālajā laikmetā, tas iespējams arī bibliobusā. Labas busiņā, tu tavu draugītā, ik visi tajā iekā grib, paskatīties tās tur ir. Paldies, ka nākat uz busiņu! Jā, paldies Ogres bibliotēkai par brīnišķīgo stāstu. Un arī tiešām ir par laika līniju. Grāmatai 500 atgādina, ka sākām 16. gadsimtā. Esam šobrīd un gribam turpināt vēl mūžīgi. Un tāpēc dodu arī nākamo vārdu Valmieras novada bibliotēkas pārstāvēji. Labdien, labdien, labvakar visiem, kas pieslēgušies tiešraidē. Man liels prieks ar jums tikties. Mani sauc Alīna Pūce. Es šodien pieslēdzos jums no Latvijas ziemeļiem, no Naukšēniem. Es strādāju Valmieras bibliotēkā, bet dzīvoju Naukšēnos, un tāpēc arī šodien jums pieslēdzos no tādas savas pastaigu takas pie no Naukšēnu muižas parka.
Un jāsaka godīgi, šovakar man tiešām pēc šīs tiešraides skatīšanās arī ļoti gribas palasīt grāmatas. Bet ir sestdienas vakars, man pašai grāmatas mājās nav daudz, mans grāmatu plaukts nav liels, jo es esmu kā kārtīgs bibliotekārs, visus savus grāmatas paņem bibliotekā. Bet šodien esmu palikusi bez grāmatas, jo laukos, publiskās bibliotēkas īsti nav vaļā vakaros sestdienās. Bet tas jau nenozīmē, ka es palieku bez grāmatas, un es arī jums visiem gribu pastāstīt par brīnišķīgu iespēju lasīt bez maksas latviešu valodā e-grāmatas, jo tā ir ļoti laba alternatīva tieši šādos brīžos, kad ir drēgns rudens vakars, man īsti nav ko lasīt, bet es varu taisīt vaļā e-grāmatu bibliotēku un izvēlēties no ļoti liela piedāvājuma. Tātad, tā ir mājaslapa www.3td.lv. Tajā jūs varat atrast simtiem grāmatu latviešu valodā, un tas viss ir pilnīgi pieejams bez maksas. www.3td.lv. Vienalga, vai jūs esat Latvijā, vai jūs esat Austrālijā, vai jūs ceļojat kaut kur, ja vien jums ir internet pieslēgums, jūs varat taisīt vaļā un lasīt bez maksas, un tas viss ir pieejams jūsu jebkurā ierīcē, kurā ir pieslēgts internets. Kā tad mēs varam tikt klāt šīm e-grāmatām? Tas, kas jums ir jādara, ir jāatrod kādu no savām vietējām bibliotēkām. Tā var būt jūsu pagasta bibliotēka, pilsētas bibliotēka, varbūt tā ir lielāka kāda reģiona bibliotēka, Rīgā tā ir Rīgas centrālā bibliotēka, un jums ir jāpalūdz, lai jums izsniedz lietotāju vārdu un paroli. Un tad jūs tiksiet klāt e-grāmatu bibliotēkai un varēsiet lasīt visu par brīvu. Tur ir gan detektīvi, gan romantika, gan psiholoģija, gan vēsture, grāmatas visām gaumēm, un jebkurš varēs atrast kaut ko derīgu. Ja jums jau ir lasītāja karte kādā no publiskām bibliotēkām, jums jau ir lietotāja vārds, jums jau ir parole, tad aiziet, veriet vaļā www.3td.lv un sāciet lasīt. Tā kā es novēlu visiem brīnišķīgas brīvdienas ar grāmatu vai e-grāmatu klēpī. Paldies! Paldies par stāstu. Un noslēgumā ar biblioteku saslēgumiem pieslēgsimies īpašai bibliotekai, kurā nav lasāmās grāmatas, bet stāsta drusku par kaut ko citu. Stāsts Ikšķils bibliotekai. Jā, labdien! Sirsnīgs sveicieni visiem Latvijā un plašajā pasaulē. Labošu. Ir arī parastās grāmatas. Mēs, protams, paralēli iznāktajām parastajām grāmatām, mums ir nepareiza informācija, parastās grāmatas arī ir. Mēs šajā gadā svinējām Ikšķilē 840 gadus, un Ikšķiles pilsētas bibliotekai arī šis gads bija ļoti īpašs. Mēs pārcēlāmies uz jaunām, brīnišķīgām, modernām, plašām telpām, un tas bija iemesls tam, kā mēs domājam, kā paplašināt mūsu pakalpojumu klāstu. Un jūs ziniet to, ka biblioteka ne tikai māca, ne tikai izglīto, bet bibliotekas funkcija ir arī izklaidēt. Un mēs ļoti pieķērāmies šai te domai. Tā doma bija jau sen, un beidzot bija iespēja. Mēs atvērām spēļu biblioteku. Es nebūšu kautrīga, teikšu vienu no lielākajām, un varbūt pat tā teikšu, ka lielāko spēļu biblioteku Latvijā. Nelielu daļu jūs redzat man aiz muguras. Mums kopā ir 70 nosaukumu Brain Games spēles, un kā tas darbojās? Darbojās tieši tāpatās kā grāmatas, mēs uzticam mūsu lasītājiem, tieši tāpatās arī spēles mēs izsniedzam uz mājām, un gan uz nelielāku, īsāku termiņu, un spēles tiek atgrieztas atpakaļ. Par dažiem aspektiem, kāpēc mēs esam tik apmierināti un kāpēc mēs esam pārliecināti, ka spēļu bibliotekai ir jābūt katrā pilsētā, varbūt arī noteikti katrā pagastā. Tātad šajā laikā, kad laiks ir visdārgākais, ko mēs varam sniegt viens otram, galda spēle vieno ģimenes. Mēs esam
biblioteka, kas pasniedz roku, kas savieno ģimeni, un mēs arī stiprinam kopienas. Mēs esam dzirdējuši stāstus, ka vairākas ģimenes ir paņēmušas kopīgu galdspēli un kopā ir pavadījušas laiku un uzspēlējušas spēli par aspektu ekonomisko. Tātad šī ir iespēja paņemt no bibliotekas grāmatu un izmēģināt spēli, jo jūs ziniet, ka nereti ir tāda situācija, ka mēs un spēles ir dārgas, mēs spēli nopērkam, un viņa mums tomēr mūsu ģimenei neder. Šeit jūs varat no bibliotekas paņemt, notestēt, un ja viņi tiešām der, arī nopirkt ģimenei. Šī ir iespēja atpūsties citādāk. Bērni pēc skolas nāk pie mums uz biblioteku. Šīs spēles visas arī mēs spēlējam, ļaujam bērniem spēlēt uz vietas, un mēs aizvien mazāk un retāk redzam bērnus telefonos. Tātad šī virtuālā vide tiek bibliotekā izslēgta, bērni kopā spēlē spēles, atpūšās, smējās, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šeit bibliotekā ir radušās un dzimušas jaunas draudzības, kopīgi spēlējot spēles, tiek iegūti jauni draugi. Galda spēles arī paceļ pašapziņu un līderību, ka tu zini, kā spēli spēlēt, tu vari iemācīt to citiem, vadīt spēli, uzņemties atbildību. Un, kas ir ļoti, ļoti būtiski bibliotekā, galda spēles arī attīsta lasīt prasmi un loģisko domāšanu, lai spēlētu. Noteikumi ir jāizlasa. Tātad šeit būs tas lasīšanas aspekts. Ir jāsaprot un jāprot pielietot praksē. Tas ir mācīšanās process, kas ir caur prieku un sadarbību. Un viens no būtiskākajiem, varbūt pat būtiskākais aspekts, par ko mēs domājām Mikšķelē, ir tās ieguldījums zaļajā ekonomikā. Ne katram cilvēkam ir jāpērk sava spēle. Tā vietā spēles var koplietot, mainīties, aizņemties un izmantot atkārtoti. Tas vidēji ļoti draudzīgs risinājums. Lūk, un šī gada laikā Spēļu biblioteka ir kļuvusi par mūsu kopienas centru. Šeit nāk kopā cilvēki, daudz priecīgi cilvēku, un mēs esam tiešām gandarīti, ka šī biblioteka ir pie mums. Un mēs esam šobrīd sākumā. Mums ir daudz domas, kā attīstīties. Arī šobrīd mums ir atvērta arī Lego istaba bibliotekā, un katru gadu arī spēles papildināsim. Tā kā, ja kādai bibliotekai ir kaut nelielākā šauba, vai viņiem ir vajadzīga Spēļu biblioteka, mēs sakam jums to noteikti vajag, jūs iedzīvotāji, jūs kopienu to ir pelnījuši. Labi, paldies jums. Un paldies, es gribēju teikt, visiem ir katrai tiešām bibliotekai un katram pieslēguma vietai, kura šodien atrada iespēju sapulcināt ar sevi cilvēkus. Bija brīnišķīgi redzēt arī tās bibliotekas, kur tiešām vai tie bija visi darbinieki, kas sanākuši, vai arī viesi, kas ir atnākuši, lai būtu kopā ar mums. Un tiešām mūsu mērķis bija šodien svinēt visā Latvijā. Un tās ir vairāk kā 100 vietas, no kurām šodien mēs bijām pieslēgušies, ar vairākām mēs saslēdzāmies. Ar nelieliem incidentiem, bet esam tikuši līdz izklaides sadaļai, un tagad pirms mēs ieejam tādā atpūtas zonā, gribētu dot vārdu Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktorei Dagnijai Baltiņai. Paldies, Lēls! Man ir patiesi prieks arī jūs visus uzrunāt un sveikt ikvienu, kas pieslēdzās šodien, pateikt paldies par veltīto laiku, par ieguldījumu, par līdzjūšanu un aizrautību kopīgo. Jo es varu tikai atkārtot, ka bibliotēkas šobrīd ir Latvijā lielākais simbols tam, ka mums patiesi rūp sabiedrības attīstība, zināšanas un inteliģence. Un arī šodienas svētki pierādīja, ka mūsu vidū ir lieliski ļauži. Mēs, protams, svinētu un novērtētu Latvijas grāmatu latviešu valodā. Man ir patiesi prieks, ka šodien bija ieradušies gan tie, kas bija iesnieguši savas fotogrāfijas ar grāmatu plauktiem, vai vismaz dziļi sirdī jūta līdzi šīm fotogrāfijām kopā tiekot iespēja. Tāpat bija daudzi bērnu pašizdokļu autori, kurus mēs arī šeit varam uzrunāt un noteikti sveicienu katrā no jūsu vietām, katram šim bērnam, kas šādu grāmatu lika kopā un par to domāja. Tie bija apmēram 300 pašizdokļi, un man liekas, ka tas ir ļoti daudz un apliecina, ka mums kaut kas ar to rakstīšanas un grāmatu radīšanas gēnu ir. Un visbeidzot, patiešām pasakos katram šodienas apmeklētājiem, katram, kas pieslēdzās, jo tas ir pēc labākā dāvana mums grāmatas 500 gadē apliecināt, gan atnākot uz Latvijas Nacionālo biblioteku, gan pievienojoties jūsu notikumiem visās bibliotēkās,
apliecinās to, ka tieši grāmata ir visticamāk tas kods, ar kuru iet tālāk Latvijai domājot par nākamajiem 100, 500 un domāju arī 1000 gadiem. Es sveicu mūs visos svētkos, pasakot pilnīgi visiem organizatoriem, kas iesaistījās, domāju, līdzi skaitīja minūtes, domāju, ko teikt, domāju, ko vēlēt. Un es ceru, ka kopumā šie svētki paliks mūsu atmiņā kā tāda vēlējumu grāmata vienam otram par lasīšanu, labvēlību, nāsnumu vienam pret otru un prieku par grāmatu latviešu valodā. Paldies, Reina, arī tev! Paldies! Un šajā brīdī mēs pārslēdzamies uz ziedoņu zāli, kur tūlīt sāksies vakara izklaidējošā sadaļa, ko mums brīnišķīgi pastāstīs Rasa detaļās.